Vispār es esmu Amanda Zupa. Runājot par to, kāda mēs esam ēdieni. Čau, mēs esam Elpo. Esam ciemos pie EHR latviešu hiti, Lai pastāstītu par dziesmu Pipari uz mēles. kas izvirzīta nominācijai Gada hits. Pakaļ no bara, bet tie mikrofona gaidi sakrājies līdz malām un pie vainas gada laiki. Dzīve ir skarba un pret Pipari uz mēles radās nejauši. Mārtiņam bija viens mūzikas variants, kas kaut kas man tur nepatīk. Karoči, es visu izslēdzu. Tad radās kaut kāda melodija un teksts. Tad ieslēdzām dažus trekiņus. Kaut ko pielikām klāt. Mēs kaut ko pielikām klāt. Tas ir viss, ko es atceros. Teksts radās janvārī. Kaut kur zemapziņā bija tāds tie latviešu teiciens Pipari uz mēles. Amanda man rādīja visādas demo, ko viņa ir sataisījusi, un tad viņa rādīja piparus. Viņa teica, nē, šis tāds viens gabaliņš, un es teicu, Vispār, jā. tas ir amazing. Amanda īsti neticēja, ka tas ir labs. Mārtiņš raudāja, klausījās to. Tas ir amazing. Jā, Jā. Zamans pieredze. Mans ieteikums ir nedzīvot vairāk kā ar vēl vienu cilvēku vienā dzīvoklī. Dažreiz draudzībā rodas sarežģījumi, un par to arī ir dziesma. Īsti nē, negribu tā teikt. Domāju, ka nē. Šī ir tāda bišķiņa agresīvāka dziesma. Viņa nav tik eksistenciāla. Jā, man liekas tā. Tas pats, jo visi tie paši instrumenti jau tur parādās. Šajā dziesmā, Bija kaut kas tur, kaut kādi... man liekas, ka mēs ritīgi eksperimentējām ar tiem frīkī sintiņiem, kas parādās pēdējā piedziedājumā. Kaut kas, jā. Kaut kas bija. Jā. Tas ir tāds unikālākais. Balso par mūsu dziesmu Pipari uz mēles. EHR.FM vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti meklē gada hitu kopā ar Lido.